Čau, draugi! Izaicinājums numur 3 ir esi aktīvs. Uzvelc savu sporta tērpu, uzvelc savus kēdiņas, botiņas un aiziet. Let's go! Neaizmirsti paņemt savu ūdeni līdzi. Tas viennozīmīgi ļoti svarīgs. Izvēlies savu mīļāko taku, ar kuru tu vari iet un priecāties par to, cik skaista ir mums dota daba. Šī taka ir Ērģos. Lielāka slodzīte, izvēlamies arī trepes, kalnus un lejas. Un neaizmirst pa ceļiem papriecāties par skaistajām puķēm. Nu ko, kalnu esam pievarējuši. Tagad varam bišķiņi iet pa taisno ceļu. Bet, ja tu esi tādā stāvoklī, ka tu īsti nevari ne skriet, ne iet, neko citu darīt, kad iespējams, ka tev ir no ķīmijām tik slikti, ka tu pat piecelties nevari, tad mēģini staigāt tāpat, mēģini kustināt rokas, mēģini kustināt kājas, mēģini kustināt savu ķermeni, cik vien vari, lai būtu tomēr šīs fiziskās aktivitātes, jo tas ir tomēr ļoti svarīgi. Un ik pa laikam paskrien. 4 minūtes skrien, 4 minūtes ej. Un elpo, elpo! Ja tu iedvesmojies no manis, tad esi tik labs un ieliec sirsniņu. Ieraksti komentārā, cik daudz tu apņemies sportot un ko tu darīsi no šīs nedēļas. 13 dienas, nu jau 13 dienas, bet ceru, ka arī tas būs tev kā ieradums, un tu to darīsi ilgāk. Un, ja arī gribi vingrot, tad profesionāli ierakstīti video, kur vingro Ieva, kas ir fizioterapeita, tad vari iet www.durvisuzdzīvību.lv un tur ir pasūti online fizioterapijas nodarbības. Bet, protams, ir daudz dažādu materiālu arī bez maksas. Piemēram, Rudolfs Cišeiko katru sestdienas rītu 10:00 pie Māras Dīķa, tiem, kam ir diagnoze vēzis, tie var iet un vingrot kopā ar viņu. Tāpatās arī ir daudz video materiālu YouTube. Izmanto šo iespēju. Bet tagad ir pavasaris, un tagad aiziet, sportosim ārā. Tas bija brīnišķīgs piedzīvojums kopā ar jums. Tiekamies atkal rīt jaunā izaicinājumā. Čau!